Prieks ar visiem šeit satikties, un arī visiem tiem, kuri šobrīd klausās ierakstā. Tad šodienas nodarbība ir speciāli priekš šīs tēmas pakāpeniska adaptācija. Patiesi tāds ir, kā Līga teica, ka pakāpeniska adaptācija ir tas, kurš palīdz ikvienam, gan bērniem justies mierīgāk un vieglāk, gan vecākiem, gan arī pedagogiem. Un esmu dzirdējusi ļoti daudz dažādus pamatojumus, kāpēc tomēr pakāpeniska adaptācija nestrādā, bet patiesībā, kad es dzirdu šos pamatojumus, es dzirdu apakšā to, ka nav saprasts īsti, kas ir pakāpeniska adaptācija. Un šobrīd arī šī iniciatīva, kurās iesaistos, un tas nav no manas puses nekas ļauns, lai kaut kādā veidā pateiktu, ka pedagogi ir slikti un nedara savu darbu, bet patiešām šīs iniciatīvas mērķis ir tas, lai vienotas ir šīs vadlīnijas, jo lielākoties tas, kāpēc ir šīs grūtības, ir tāpēc, ka nav skaidrs īsti, kā tas notiek, vai tiešām tagad vecāki pusgadu nāks līdz savam bērnam. Nē, uzreiz var teikt, pakāpeniska adaptācija ir tieši tas, kas patiesībā šo laiku vēl saīsina, nevis pagarina, un kā tagad būs, tagad citi bērni sāks raudāt, ja būs cits vecāks. Arī nē, ja citi bērni raud, viņiem nav noritējusi šī adaptācija, un visbiežāk tie bērni, kuri saraudās, ir tie, kuri ir ātri atstāti, vai kuriem vispārībā vecāks nav necik bijis līdzi. Jā. Un vecāks tiešām nav traucēklis šajā situācijā, pat tur, kur, piemēram, ir šī varbūt tā ļoti ciešā saikne, vēl jau vairāk tur it īpaši ir vajadzīgs, ka ir šī saudzīga pieeja, lai bērns varētu iejusties un labi dzīvoties. Bet tad es atvēršu vaļā prezentāciju un iesim cauri. Šodien ir tikai un vienīgi tēma par pakāpenisku adaptāciju. Un, jā, varbūt, ko es nepastāstīju, droši vien, ka Līga arī teica, kā man sauc, bet tad es arī vēlreiz iepazīstināšu ar sevi, kamēr varu vaļā prezentāciju. Mans vārds ir Simona Dimanta, es agrāk pats strādāju bērndārzā, un kad es sāku strādāt bērndārzā, arī šajā bērndārzā, pedagogi nezināja vienkārši, kā tā adaptācija notiek, kas būtu jādara, un tajā laikā, kad es strādāju, es pat arī tik labi nezināju, bet par cik es studēju psiholoģiju tajā laikā, tad es vienkārši gāju cauri materiāliem un man bija informācija. Un tad es arī pedagogiem ieteicu, kā runāt, kas vecākam ir jāsaka, kas nav jāsaka, kas vecākam ir jādara. Es pati biju grupā un pati arī palīdzēju šiem bērniem adaptēties. Vecākiem ar viņiem runāju. Un mēs redzējām ļoti labus un veiksmīgus šos te gadījumus, kad bērni labi iejūtas. Un šobrīd arī man ir neskaitāmas situācijas tieši no vecāku puses. Vecāki klausās manu nodarbību par to, kā atbalstīt bērnus bērndārzā. Par šo es šodien nestāstīšu, bet pilnīgi noteikti te ir ārkārtīgi nozīmīga arī tā daļa, ka vecāki sagatavo bērnu bērndārzam, un tur ir vairāk soļi, kas ir jādara. Tādēļ šī ir tā daļa, ka vecāki jau ir izdarījuši savu uzdevumu, bet pat, ja viņi nav izdarījuši savu uzdevumu, šī daļa ir vēl vairāk būtiskāka. Vienkārši, ja vecāki būs izdarījuši savu uzdevumu, būs vienkāršāk, un šī pakāpeniska adaptācija tiešām var noritēt pat nedēļu, divu nedēļu laikā. Un nav tā, ka bērns tā kā pilnībā iejūtas, bet viņš jūtas gana labi, lai bez raudāšanas tur paliktu un dzīvotos un būtu atvērts, jo tā adaptācija bērniem var būt gan 3 mēneši vēl pēc tam, kad viņi iejūtās, un pat gadu, bet tiešām tas pirmais periods viņam ir jābūt tādam ar prieku, ar atvērtību, nevis ar raudāšanu un šo te kliekšanu, spiekšanu un durvi daudzīšanu. Tā tam nav jābūt. Un es nezinu vienu pedagogu, kurš tā kā labi jūtas tajās situācijās. Es domāju, ka lielākā daļa vēlētos saprast, ko darīt, lai šādi te nebūtu. Protams, ka mēs redzam, ka visi jau beigās pierod. Nu, nav jau tā, ka nepierod, bet vai tiešām mums ir jāmaksā tā cena, jo tas stress ir augsts, kad bērni tur kliedz un spiedz, un citi bērni, kas nāk, viņi arī redz. Bet ir daudz dažādas šīs nianses, ko var darīt, un patiesībā pakāpeniska adaptācija nav nekas sarežģīts, bet tā ir nedaudz tāda individuāla tā pieeja. Bet es sāku teikt sākumā, ka šobrīd vecāki regulāri ļoti daudz man ir konsultācijas, ka vēršas pie manis. Es dzirdu, ka fonā ir mikrofons, varētu lūdzu izslēgt. Pie manis vecāki ļoti daudz vēršas ar to, ka viņi savu darbu ir izdarījuši, bet tad, kad viņi ir grupā, viņiem neļauj ilgi būt, jo tas uzskats ir, ka pakāpeniska adaptācija ir tāda, ka vecāks sēž malā. Tā arī var būt. Es visu pastāstīšu un paskaidrošu. Vai, piemēram, vecāks tagad ir bijis 1 dienu 4 stundas ar bērnu, nākamajā dienā viņš atstāja bērnu 1 pašu stundu. Un tad, protams, ka bērns sāk raudāt, un jā, tā kā tāds neapmierināts, nākamajā dienā ir spiekšana un kliekšana, un tad veidojas
veidojas viss šis te negatīvā tā sniega bumba, kad nav ļauts bērnam būt tajā grupā ar vecāku. Bet kā tad to darīt, lai tas būtu visiem tā mierpilni? Es saprotu, ka nērtā daļa tāda arī ir, ka blakus būs vecāki un skatīsies uz pirkstiem. Lielā mērā es tomēr gribu ticēt, un arī savā pieredzē, kad es pati biju grupā, tas nav vērts. Es varu teikt, ja tur sēž 3, 4 vecāki, nav ērti tiešām, ka kaut kāds pieaugušais tur novēro, bet lielā mērā jau es ticu tam, ka arī vecāki saprot, ka viss ir cilvēki, un lielākoties tie tiešām vērtē tās situācijas no tā konteksta. Ja mums, piemēram, tajā grupā, kur es strādāju, mums bija bērns, kurš skraidīja, un bija situācijas, kad viņu vajadzēja stingri satvert aiz rokas, lai viņš tā kā neaizskrien un neizdara kaut ko kādam. Un mums bija šie vecāki saprotuši, viņi zināja, kāpēc mēs tik asi varbūt reaģējam, bet tāpat laikā arī mēs saudzīgi reaģējam bērnam un sakam, hei, stop, apstājas. Tā kā, kad nav tā, ka vecāki mērķiecīgi tagad gribēs kādu nomelnot. Jā, bet tas nav viegli, tas arī stress. Nevienam nepatīk, ka kāds skatās uz pirkstiem. Bet kā tad notiek visa šī pakāpeniskā adaptācija? Parasti ir tā, ka vispār notiek sapulce, un šo stāsta vecākiem sapulcē, kā tas viss noritēs. Tad jau vecāki tā kā zina, kā tas notiks, jo bieži vien vecāki nezina, kā tas notiks, nezina arī skolotāji, pedagogi, kas vispār ir jāstāsta. Atnāk vecāks, labi, lai viņš sēž stūrītī. Labi, ko tālāk? Bet tā pakāpeniskā adaptācija norit šādi. Vēl viena būtiska lieta, pirms mēs sākam to procesu. Vēl viens bieži, ko es dzirdu, pamatojums ir, bet kā tagad mums sāks 20 bērni, un tagad 20 vecāki sēdēs grupā. Šis ir jūsu izglītības iestādes, tas risinājums, kas jāmeklē. Es tikai varu pateikt, kā dara citas izglītības iestādes, lai šo īstenotu, bet jums ir jāizlem, vai jūs tā varat, vai jums tās iespējas ir. Bet tas, ko parasti dara tur, kur ir tie 20 bērni, arī tajā bērndārzā, kur es strādāju, sadala pa grupām un nāk pa grupām. Un kad viena daļa jau ir iejutusies, cik tā kā noteikti nav, tu nevar runāt par to, ka tā ir pilna adaptācija, bet tur ir iejutušies, viņi jau jūtās droši arī pie tā skolotāja, un ja piemēram, tas bērniņš, kurš tur saraudās tāpēc, ka viņam tur ir mamma līdzi, tā tiešām var būt, bet ja viņam pašam bija mamma, viņš ir izveidojis drošu jau saikni ar skolotāju, ar pedagogu, viņš ātri nomierināsies un pieņems to par normu, tāpēc, ka var būt bērni, kuri pēc dabas ir jutīgāki, un pat viņiem 4-5 gadi, un viņi redz, ka, piemēram, kādā dienā kādam bērnam atnāk ātrāk pakaļ, viņš taču arī sabēdājas. Un šajā gadījumā tas nav tik, tad, ja bērnam ir bijusi šī adaptācija, viņš to neizjūt tādā pārdzīvojuma līmenī, trauksmes līmenī, kā tad, ja viņam nav bijis. Ja? Es tagad domāju, kā es teicu. Tā, kad, ja viņam ir bijusi pakāpeniska adaptācija, viņš nereaģēs ar tā trauksmes līmeni, kā tad, ja viņam tā pakāpeniska adaptācija nebija notikusi. Bet tā var būt, bet to tad ir krietni vienkāršāk risināt. Mazliet pamierina, un bērniņš jau nomierinās, un viss ir kārtībā. Tātad, jā, tā bija tā vēl viena tāda informācija. Bet kā tad notiek šī adaptācija? Pirmajā dienā, šeit arī ir daudz dažādi varianti, kā to var darīt. Ir tā, ka tātad, ja mēs ņemam skatījumu no tā, kad ir 20 bērni grupā, tad, piemēram, nāk 5-7 bērni ar vecākiem. Ja tā ir jauta grupa, tas pavisam citādi, tur vienkārši nāk tie, kas nāk, un pārējie, kas ir grupā, tie jau tur iedarbojas. Bet pieņemsim, ka nāk 5-7, un atkal nākamais solis ir 2 varianti, kā tas var būt. Var būt tā, ka nāk no rīta, bet noteikti nenāk dienas otrajā pusē. Es šo arī esmu novērojis, ka, piemēram, saka, tad, kad bērni ir pāēduši, tad nāk. Nē, tas ir ļoti neatbilstošs laiks, jo bērnam tomēr jāredz no rīta tas ritms, kā tas notiek. Un nav obligāti jāved tieši tur 7-8, bet tipiski labāko laiku izvēlas tieši to rotaļu laiku. Ēšana nav tas, ko piedāvā tādēļ, ka bērns, lai ēst, viņam jājūtas droši. Parasti izvēlās tad, kad jums tas brokastu laiks ir beidzies, no rīta sākas rotaļlaiks, brīvais rotaļlaiks, tad nāk. Tas ir viens variants, kā var darīt. Otrs variants ir, ka jums ir ārā šīs aktivitātes, ja jūs ejat jau ārā, tad tajā brīdī nāk šie vecāki, un principā jūs pavadat visu šo laiku ārā, un iekšā nemaz neiet. Arī, ja jūs veidojat pakāpenisku adaptāciju tikai ārā, tas arī var ļoti labi strādāt, un bērni arī var iejusties, tāpēc, ka tas ir brīvāk, tur bērni var miedarboties.
Un turpat tās var būt vecāki, tur vienkārši ir vairāk telpas, kā piemēram grupiņā. Grupiņā var būt mazāk šīs vietas. Kā tas notiek? Tad, kad nāk vecāks, klasiskā pieeja ir atnāk 1 stundiņu, 2 2 stundiņas, 3 stundiņas. Bet tā labā pieeja, un šis ir Zviedrijas pētījumi veikti, kā vecāks ir šīs te vai tas ir 4 dienas līdz pusdienlaikam, vai pat pilnu dienu un vairākas dienas pēc kārtas. Bet klasiskais, visbiežākais, arī ko es redzu, ko es parasti iesaku Latvijā, ir tas, ka vecāks nāk ar bērnu un tiešām nāk tajā aktīvajā rotaļu laikā. Ja jūs esat iekšā, jūs spēlēties iekšā, tad iekšā bērnu rotaļājās. Vecāks ir turpat klātesošs. Ja šis bērns ir tāds bērns, kurš viņš neiet un nepēta, vecāks veido aktīvu miedarbību ar šo bērnu. Vecāks ir tas, kurš var staigāt ar šiem plauktiem, viņš var just, viņam ir jājūtas brīvi kā mājās. Nereti šeit ir tas pamatums, jā, bet kā tad bērns iemācīsies būt patstāvīgs, ja vecāks tur ar viņu spēlēsies? Atcerieties, neatkarība veidojas no atkarības. Ja bērnu stums, ir īpaši to bērnu, kurš pēc dabas ir introvertāks, kuram ir jāpapēta, viņam pacelsies vēl lielāka trauksme, jo viņš vienkārši nav gatavs. Nu, iedomājieties, ja jūs neesiet kaut kam gatavi, jūs nevēlaties tur, kādu jums piemēru varētu pateikt, var tās kādam nāk labs tāds piemērs, kur varētu jūs tā kā, piemēram, nu, jums varbūt šī zināma sfēra ir pedagogi, kuri ļoti labi grib strādāt ar grūtajiem bērniem, un tad ir pedagogi, kur vienkārši nevar. Nu, viņiem nav tā enerģija, nav tā elastība, viņi nespēja. Un iedomājieties, jūs esat tas pedagogs, kuram nav tā enerģija, elastība, jums tagad tādu pilnu grupu ieliks ar šitādiem bērniem, un jums tagad ir jāstrādā. Jums ļoti būs sevi jāpiespiež, nenormāli jāpiespiež. Un pretēji tur, kur ir jāpiespiež, tur ir pretestība. Tā ir ar bērniem, kuri ir tādi, kuri novēro. Šos bērnus parasti saka par nedrošiem, bet tā nav pareizi. Tas vispār ir nepareizi. Šos bērnus sauc par nedrošiem. Viņi nav nedroši. Kad mēs sakam, ka viņš tāds nedrošs, vai kāds viņš tur kautrīgs, vai kāds viņš tur nedrošs, viņu vajag iedrošināt, mēs viņam sākam teikt, ka tāpēc, ka tu tāds esi, tas ir kaut ko slikts. Un bērns vēl vairāk var norobežoties. Uz to vispār nebūtu jārēģē, būtu jārēģē neitrāli. Jā, tos bērns grib papētīt, paskatīties, tur droši pastāvēt, pasēdēt. Un tad vecāki aktīvāk iesaistās, un viņi dara tā, kā viņi dara. Un šeit ir vecāki, kuri viņi nezinās, ka šis ir jādara. Ja jūs to nepateiksiet, viņi tur vienkārši sēdēs. Un es esmu redzējis daudz šīs situācijas, kā atnāk vecāks ar bērnu, un tā kā vecāks tur bērniņam roku, un bērniņš vienkārši tā kā stāv, redzēt, ka tas bērniņš grib iet, bet tas vecāks vienkārši tā kā tur to roku un neko nedara. Bet tam bērnam ir nepieciešams, ka tas vecāks iziet cauri tai telpai, tad jūs pasakiet, hei, nu, ja jūs zināt, ka jūs bērns tāds, kurš vismaz pēta to vidi, jūs ejiet cauri, paskatieties kādas grāmatas, paskatieties rotaļlietas, un tādā veidā bērns iejutīsies ar to, ka viņš redz, mans vecāks jūtas te labi droši, jā, tad arī es te varu labi droši justies, nevis tirgot bērnu, nāc, re, kāda forša manta, kāda forša rotaļlieta. Tas ir tas, ko bieži dara, arī, kad es savā grupiņā strādāju, mēs arī tā darījām, tas tiešām nestrādā, labāk strādā tas, kad es no malas paņem grāmatu. Kāda interesanta grāmata, redz, kā te ir lācis, redz, kā te ir aitiņa. Un tas bērns uzreiz viņš pievēršās. Mēs viņu tā kā netirgojam. Tāds pasties, redz, kā tā aitiņa, kā tā aitiņa. Tad viņam tā kā uzreiz jau paliek tāds aizdomīgi, ko te man te grib iestāstīt. Kad, nu, tā kā nedaudz citādāk no citādākas puses. Jā, tad jūs esat tajā grupiņā, un tad vecāks staigā apkārt, viņi miedarbojas ar tiem bērniem. Tur, kur bērni ir sociālāki, tur nav nepieciešams, ka vecāki tik aktīvi miedarbojās. Bet tāpat laikā, ja bērns veido kontaktu, viņš drīkst un var veidot kontaktu ar vecāku, un tas ir nepieciešams. Nevajag tā darīt, ka vecāks tā kā pilnībā norobežojas, jo tad atkal tas ir veidot bērnam to sajūtu, kāpēc mans vecāks uzvedās te tik tāds ierobežots un tāds sēž klusi, vai te kaut kas nav kārtībā. Bērni tādā vecumā, un šeit runā par to 1,5, bet šis attiecās, nu, tā kā es teiktu, 4 gadu vecumā bērni varētu tā kā, it kā vieglāk iejūtas, bet es teiktu no prakses, ka es redzu, ka šie bērni īstenībā, viņi tā kā ieiet un labi dzīvojas, bet es sajūtu, ka viņi tā īsti nekad tā labi neiedzīvos. Var izņemt, tas bērns tiešām ir tāds sociāli atvērts un aktīvs. Viņš ir iepriekš bijis kādā bērndārzē, bet ja viņam tā ir pirmā pieredze, jo vecāks bērns, jo vairāk viņš pieņem to kā tādu normu, ka ir jāiet, bet nav jūtama tā dzīvīgā viņa tā vēlme būt tur, kam ir dažādi iemesli.
Bet atgriežoties atpakaļ, tātad mēs esam tajā grupiņā, un tur ir vecāki, kurus staigāja. Tas ir sociālais bērns, aktīvs, kurš pats iet pēt. Vecāks var sēdēt malā, ik pa laikam izveidot kontaktu, tur pasīvs, o jā, kā rekord, tur atradu šitādu te, tur māju, tur klucīti. Un tā kā neveidot tādu īpaši aktīvu to komunikāciju. Tieši tas pats ir arī ārā ejot, ka vecāki arī tur, kur ir tas bērns, kurš ir tāds vairāk kurš pēta, tur arī vecāks iesaurē kādas tas smiltiņas, kā te kūsiņu ir uztaisīt. Tātad tas ir bērnu uzdevums, vecāku uzdevums. Kāds ir skolotāja uzdevums, pedagoga uzdevums. Pedagoga uzdevums ir tā pašā grupiņā arī būt arī aktīvi iesaistīties. Pedagoga uzdevums ir runāt ar vecākiem. Un šeit ir ļoti svarīgs, šis aspekts ir svarīgs, jo kad vecāks runā ar pedagogu, tad bērns redz, šie cilvēki tā kā savstarpā komunicē, tur viss ir forši ir labi, te ir droša vide. Bērniem tas var būt ļoti neparasti, tā kā jūs gribat, lai bērns uzticās jums, bet bērns neredz, ka šis cilvēks veido attiecības ar šo te vecāku, jo bērns jau nav redzējis vispārībā attiecību modeļus, kādi tie ir bijuši iepriekš. Tā kā nav redzējuši, tas nebūtu precīzi teikt, bet tie attiecību modeļi, ko viņš ir redzējis, tomēr, ka bērnu nekur neatstāja, kamēr viņš nezina šo cilvēku, vai viņa vecāks nav ar šo cilvēku runājis. Un tāpēc mums ir jāturpina tas, ka pedagogi runā, ko parasti runā. Nav jau tā, ka jums tur, nezinu, jāzīlē, nezinu, kādas tēmas runāt, vai vienkārši jālai ūdens. Vai arī visu laiku nē. Jums ik pa laikam ir jāiečekojās, jāpieiet, jūs varat kaut ko atnest parādīt, kādas mums ir grāmatiņas, redz, kāds mums ir dienas ritms vēlreiz izrunāt, kas ir tas, kāds mums ir varbūt tās pusgada plāns, jūs esat veidojuši, kad, piemēram, ir šīs turmikļa dienas un vēl kaut kādi svētki, jūs pastāstat tādas niansītas. No rīta jūs satiekaties nedaudz pajautāt, kā šodien gulēja, kā jutās, kā atbraucāt, kā noģērbāties, vai visus mantiņus, visas lietas atradāt. Tā kā jūs paužat to laipnību. Vēl viena būtiska nianse, ko esmu novērojusi, strādājot un veicot novērošanas arī bērnu dārzos, ka nereti pedagogi mēdz būt ekstra laipnāki, smaidīgāki. Vai, kāds bērnis nāca, manu mīļumiņu nāca te, bet ar laiku tā kā tas tā kā tādas pirmajās dienās, tas tāds pedagoga efekts, bet ar laiku tad pedagogs tā kā to lielu smaidu noņem nost. Un tad bērnam tas arī ir tā. Var arī veidot to nedrošības sajūtu, ka mainās tās sejas, tāpēc nav nepieciešams pārspīlēti būt smaidīgiem. Jo jūs jau veidosiet tās attiecības ar vecākiem, un ja jūs esiet nopietnas cilvēks, kurš tur nesmaida visu laiku, jums nav tīši jāsmaida, jūs tās cilvēks esat, un šim cilvēkam ir jāpieņem jūs tādu, kāds jūs esat. Protams, ka pretēji sarežģītāk, varbūt tās jūs pēc dabas esat ļoti varbūt tāds negatīvi noskaņos, tad noteikti ar sevi jāstrādā, lai nedaudz tas pozitīvisms ir, jo pašam noteikti arī nav viegli, bet nav arī jāpārspīlē. Tātad šajā te pirmajā dienā jūs iet ārā vai iekšā, dzīvojaties, kur notiek pakāpeniskums. Šajā brīdī, kad vecāks ir kopā ar bērnu, šis ir drošības jautājums, šis nav pakāpenisku jautājums, tas ir par drošību, ka tur, kur bērns dzīvojas ar citu, tā kā tur, kur bērns ir kopā ar vecāku, bērns ietas, ka šajā vidē viss ir forši, viss ir labi. Pakāpeniskums sākas tajā brīdī, kad vecāki, pirmkārt, jo tas atkarīgs atkal, un šeit ir tā individualitāte, ka tas nestrādās visiem. Katram vecākam pašam ir jāsjūt savs bērns, bet es tiešām varu teikt, ja jūs šādi darīsiet, tā adaptācija norit krietni ātrāk, krietni vieglāk, bez tām histēriskajām raudāšanām, tas nav viegli. Jā, tā kā tā adaptācija norit krietni vienkāršāk. Un individualitāte ir tajā, ja jūs, piemēram, jautājat vecākiem, tad jūs noteikti uzzināsiet, vai bērnam ir bijusi iepriekš šķiršanās pieredze vai nav. Jūs noteikti zinat, ka tur, kur bērniem ir brāļi, māsas, kas iet bērndārzā, tur ir vieglāk. Tur pat iespējams šo vispārībā nevajadzēs darīt, bet es tomēr ieteiktu labāk visiem šo izdarīt, šo te pakāpenisko, jo tad neveidosies tas, ka pēc nedēļas vai 2 nedēļām, saprata, kas notiek. Nē, tās ir rakstura iezīmes, nevis saprata, kas notiek, bet bērns neiejūtās. Ja viņam būtu bijusi tā pakāpeniskā adaptācija, nebūtu tā pēc 2 nedēļām histērijas un raudāšanas. Bet tā tad, kur notiek tas pakāpeniskums? Ja, neatkarīgi no tā, īstenībā tas nav tā kā neatkarīgi no tā, neatkarīgi no tā, vai bērnam ir bijusi šķiršanās pieredze vai nē, to pakāpenisku veido tiešām pakāpeniski. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē burtiski pa minūtēm vai pat pa darbībām. Piemēram, viens no bērniem mums grupā bija super
super introverts bērniņš, kurš ļoti ilgi tikai sēdēja un skatījās. Un ļoti, ļoti skatījās, kur ir mamma, un tas, ko mēs darījām, un kā mēs veicinājām pakāpenismu, bija tas, ka mamma sākumā viņa sēdēja blakus. Viņa staigāja cauri, mēs tur parunājāmies, un pakāpenisms notika tajā, ka mamma vienkārši pārgāja uz telpas, nu nav tā kā tā telpa, viss ir pārzems, viņa vienkārši distancējās no bērna, un viņa teica, tepat tās apsēdīšos, te es būšu. Un tāpat tas bērns var redzēt, nu, kad viņš ir tāds bērns, kuram ir ilga laiks nepieciešams, lai iejustos. Un šis bērns skatījās ik pa laikam, kur tā māma ir. Un tikai tajā brīdī, kad tas bērniņš iesaisties jebkādā aktivitātē, tikai tad mēs jūtam, ok, viņam tas pirmais periods ir pārgājis, viņš ir gatavs jau pētīt, mēs varēsim pāriet uz nākamo pakāpes šo fāzi, pakāpeniskumu, ka mamma ies ārā, bet vēl joprojām tajā brīdī, kad bērns ir aizgājis dzīvoties, mēs vēl gaidīsim 5-10 minūtes, kad viņš tur brīvi dzīvojas, nu vairs nečeko intensīvi, kur ir tā mamma, un tad bērnam saka, un atkal individualitāte, kā kuram bērnam tas strādās. Kādam bērnam, piemēram, šajā gadījumā, mēs nedarījām tā, ka mēs sakam, lai iet ārā, mēs teicām, pasakiet, ka jums jāpazvan, un tas, ko viņa darīja, viņa arī, jo priekš bērni ir ļoti jutīgi uz atraidījumu, viņi to atraidījumu jūt tajā, ka viņi neredz to acu kontaktu, un šeit tas, ko mamma darīja, viņa piegāja pie bērna, kas ir obligāti vienmēr, pie bērna ir jāpieiet un jāpasaka, ka vecāks tagad nebūs pieejams, un tas, ko viņa darīja, tas, ko mēs teicām, tagad jums jāpasaka, jūs pazvanīsiet, un tad viņai pašai jādomā, vai viņa tur zvana vai nezvana, bet viņai ir jāpagriežās ar seju pret logu, ka viņa neveido intensīvu kontaktu. Un tad mēs skatāmies, kā bērns reaģē. Un viņai pasaka, es te pazvanīšu, būšu telefonā, un tad viņa pagriežās, aizies uz citu pusi. Un mēs redzam, kā bērns reaģē. Ja bērns neveidot intensīvu acu kontaktu, mēs zinām, ok, viņa pazvanīs vai uzrakstīs, vai ko viņa dara, tās 2-3 minūtes, un tad pēc tam nākamā fāze būs iet ārā. Ja bērns nav tik jutīgs un neveido to intensīvu acu kontaktu, kura tas vecāks, tad, kad bērns dzīvojās, bērnu neatstāja vienu, ja viņš vēl joprojām sēž vecākam klēpī. Tur vienkārši sēž un gaida, un tad vecākam arī skaidro un māca, ka paņemiet grāmatiņu, runājiet par to, kas ir grāmatiņā, nolieciet bērnu sev blakus. Arī tā ir distancēšanās. Un tad jau, ja bērns būs gatavs nosēsties blakus, viņš kādā brīdī būs gatavs arī aiziet tālāk. Es te stāstu jau tiešām par tādām situācijām, kur ir ļoti bērni tādi, kuri ir, kuriem ir ļoti ilgs laiks nepieciešams, vai arī te tiešām ir tā trauksme, tā ciešā saikne. Bet tad mums ir jāiemācās, ja mēs darīsim to skarbā veidā, ka ir jāatstāj cilvēkam, kuram ir šī ciešā saikne, viņam tikai pacelsies lielāka trauksme. Mēs to nevaram vecākam iemācīt, ka te būs droša vide, ja mēs ejam ļoti, ļoti skarbi, jo šiem cilvēkiem ir tā piesaiste tik cieša, tāpēc viņi ļoti emocionāli, ļoti jutīgi. Un tīpaši pret šādām darbībām. Tad tur nekas tāds veiksmīgs nebūs, tikai raudāšana, ļoti, ļoti, ļoti ilga adaptācija būs grūti. Un tā visu laiku atver un bērns visu laiku raud. Kādreiz arī tas tomēr apnīk, ka tu atver durvis un tev visu laiku bērns raud. Protams, ka ar laiku pieraud, nu vai ne, bet tas nav veselīgi. Tad nākamā fāze, ja mums nav tas jutīgais bērns, jūs redzat, ka bērns jau tur dzīvojas, viņš ir sociālais bērns, tad parasti sāk ar to pirmo fāzi, ka iziet ārā, un tā iziešana ārā nav uz stundu. Šis ir tas, ko dara nepareizi, ka iet uz stundu. Bērni kā jūs atkal atkārtoši jutīgi uz atraidījumu, un stunda bērnam var būt ļoti ilga. Pat, ja tas ir sociāls bērns, nav jāeksperimentē. Labāk darīt to pakāpeniski, ka bērns iejūtās, labāk jutīsies, tas būs vieglāk visiem. Tad tā nākamā fāze ir atkal vecāks iet klāt un saka, es iziešu ārā. Un te ir jāskatās. Tā kā vecāks saka, es tepatās iziešu ārā uz stūleti. Un vecāks iziet burtiski uz 2, 3, 5 maksimāli minūtēm, neiet uz 10, uz 20, uz stundu. Tikai uz tām 5 minūtēm maksimāli. Un te var būt situācija, ja bērns ir tāds,
kuram nav bijusi šķiršanās pieredze, var būt, ka viņš saraudās. Ja viņš viegli saraudas un viņš dodas pedagogam rokās, tad drīkst arī bērnu paņemt, bet ar nosacījumu, ka viņš viegli saraudas. Un tad vecāks iziet ārā, un šeit burtiski uzdevums ir bērnam iemācīt šo šķiršanās pieredzi. Šis būs tiem bērniem, kuriem nav bijusi šķiršanās pieredze. Viņi nezina, kas tas ir, ka vecāks aiziet un atnāk, neskatoties uz to, ka tāpat tās bērns jau to ir redzējis, jo vecāks aiziet uz stolti arī. Nu, nav jau tā, ka visi bērni iet uz stolti līdzi. Bet nu tik un tā, tā tad iziet ārā, un ja bērns tur bišķi saraudas, tad varbūt pedagoga rokās, jo tas arī iemāc to, ka pedagogs arī var būt mierinātājs. Un neiet uz stundu, bet uz burtiski, ja tas bērns, tas, kurš satraucās, te būtu 5 minūtes, 3 minūtes un ne vairāk. Un vecāks atgriežas atpakaļ, te atkal ir vecāku uzdevums, ka viņš neiet tā trausmē, nu bērni, tu tur satraucies, es tepat tās biju, nu viss jau labi, mamīt jau tepat tās ir. Bet neitrāli mierīgi, reku draudzim, es esmu atpakaļ, samīļoties un nolikt bērniņu atpakaļ, lai viņš dzīvojas. Bet, protams, ja bērns pieķerās, tad vecāks turpat nosēžās un atkal ar savu interesi, rekās te foršs māc, rekā te kluči pats liek darbojās, bērnu ievedina tajā aktivitātē. Un tad jau pēc tam atkal saka, es te patās aiziešu, es te patās būšu. Visticamāk, tas bērns, kurš būs tāds jutīgāks uz šo atraidījumu, viņš varētu tā kā satraukties un vairs nebūs tā, kad izejot ārā, viņš tā kā viegli reaģēs, tāpēc atkal sākam ar to, ka rekur aiziet stūrītī, kad bērns jau atkal drošāk dzīvojas, drošāk jutās, atkal vecāks saka, es iziešu ārā uz stolti. Ja tas bija bērniņš, kurš raudāja, tik un tā iet uz 5 minūtēm ārā, un tad skatās, ja viņš atkal emocionāli saraudās, reaģē emocionāli, tad uz 5 minūtēm iziet ārā un atgriežas atpakaļ, atkal iet tajā stūrī, un principā pagarina laiku tikai tad, kad tas bērns emocionāli vairs nereaģē. Un principā to visu var darīt tajā vienā dienā. Tātad šis ir tiem jutīgajiem bērniem, bet savukārt tiem bērniem, kur ir sociālāki, tipiski lielākoties ir tā, ka vecāks iziet ārā uz tām 5 minūtēm, viņš atnāk atpakaļ, ir jāpasaka, es te sēdēšu. Tā kā nav tur baigi jāiesaisties aktivitātēs, reizēm pat jau bērni pamana un tā kā parāda to acu kontaktu, pamāja un viss. Un tad pēc laika atkal iziet ārā, un šeit jau var 20 minūtes iziet ārā. Ja tas bērns vispār nekādu tur nereaģēja, tad jau var 20, 30 minūtes. Bet es teiktu, netaisiet ilgāk par tām 30 minūtēm, jo vēl joprojām bērnam ir tā adaptācija. Viena būtiska lieta, kas jums ir jāatceras vecuma posmā, ap 2 gadu vecumu. Šeit bērniem sāk veidoties apziņa, un šiem bērniem vēl vairāk veidojas trauksmu uz šķiršanos. To sauc par šo šķiršanās trauksmi, tādēļ, ka bērniem izveidojas apziņa, un viņi sāk apzināties, cik viņi ir atkarīgi no pieaugušām. Tādēļ, ja veidojas tas, ka mēs distancējam bērnu no sevis, viņam paceļas trauksmi, viņš zina, ka Dievs, man tas cilvēks svarīgs, kā es izdzīvošu bez viņa. Un es atvainojos, pedagogi, jūs tomēr esat sveši cilvēki pirmajās dienās. Jums ir jāizveido droša saikne ar bērnu, lai viņš jums uzticētos. Tas pat ir pēc psiholoģijas pareizi, ka bērns negrib, ka jūs viņu mierinat pirmajās dienās. Jo mēs taču negribam, ka bērns ieš uz ielas, pie visiem, ar visiem mīļosies, ar visiem draudzēsies. Tas ir pareizi, ka bērns ar laiku izveido šo saikni. Mums arī nevajag bērnu stumt, ka tagad tu vari ar visiem draudzēties. Tas nenotiek. Bērni vienkārši iemācās, kad tieši pretējo, kad nevar uzticēties, jo te nav bijis blakus tā drošības persona, kur parāda, ka šis cilvēks, kuram var uzticēties, kurš cilvēks, ar kuru var runāt, jo bērns to vienkārši neredz, viņš to nevar zināt, viņš to pats neizdomā. Nu jā, tātad par šo te šķiršanos tiešām jāizturās rūpīgi, un tas jums būs vienkāršāk. Un principā jau vienā dienā, ja jūs ņemat nevis 1 stundu, bet šīs 4 stundas līdz pusdienu laikam, jūs varat izveidot to, ka vecāks jau vairākas reizes ir gājis ārā, un kādā brīdī viņš iziet pat uz šim te pusstundu vai pat 40 minūtēm, un jūs jau redzēsiet, cik bērns labi reaģē. Un tad var skatīties, būs bērni, kur ir gatavi uz šīm pusdienām. Lielākoties pirmā reizē parasti ir tā, ka parasti uz pusdienām nepaliek, bet dodas mājās, bet ir situācijas, kad var arī palikt, ja jūs redzat, ka bērni jūtas labi. Un arī vēl viena lieta. Tātad viss tajā rītā, kas notiek, tātad visbiežāk tomēr bērnus ved tad, kad ir tas brīvā spēlēšanās, tad ierasti ir aplītis, pēc tam varbūt kāda darbošanās pie galda, atkarīgs kā, kur mazajiem varbūt tās nav tik izteikti īpaši pirmajās dienās, parasti
veido ļoti, ļoti tā simboliski visas šīs aktivitātes, vairāk ir tā orientācija par to vidi. Bet viss, ko jūs darat un veicat šīs aktivitātes, vecāki iesaistās viņās. Viņi nesēž malā. Arī šis ir pierādīts, jo vecāki vairāk iesaistās tajās aktivitātēs, arī bērni pēc tam vairāk ir atvērtāki un ieinteresētāki šajās te darbībās, un viņi ātrāk iejūtas šajā te vidē. Tādēļ, jā, ja, piemēram, jūs tur kaut kādas, nezinu, dzīvnieciņš vai ko izdomājuši runāt, vecāki iesaistās, viņi turpat sēž. Tad, kad dodās ārā, tad arī vecāki palīdz apģērbt bērnus, un jūs šajā gadījumā asistēt un palīdzat, pastāstat, kur kas varbūt atrodas, varbūt atgādinat par kaut kādiem noteikumiem, ka jūs te sēžat, un ja nu kaut kur nepieciešams, noteikti, kad arī varbūt varat palīdzēt, bet principā pirmajā dienā parasti vecāki ir tie, kas saģērb un apģērb bērnu. Un tad jūs varat doties ārā un ārā arī dzīvoties, un jūs veidot tieši to pašu, kā jūs darītu bērndārzā. Ja jūs veidojat to striķīti, kur visi stāv pie tā striķīša, jūs arī tajā dienā ar visiem vecākiem viņi stāvēs pie tā striķīša ar savu bērnu striķīti. Un ies uz to laukumu, kur jums jāiet, nu kāda ir tā jūsu tā situācija. Un tad dzīvojas ārā tajā dienā. Un, jā, visbiežāk noteikti tas tiešām vienā dienā, un tad parasti ir tā, ka tad, kad tas ārā laiks beidzas, pēc tam jau ir tā ēšana. Tad tie, kuri jūtas drošāki, parasti ir tā, ka jautā pašam bērnam, tu gribēsi te aiziet, paēst pusdieniņu vai doties mājās. Un, ja bērns grib ēst to pusdienu, viņš ietēt pusdienu, atkal vecāki iet līdzi, vecāki turpatās sēž. Šeit gan parasti tā, ka vecāki neēd bērni, un vecāki turpatās sēž. Es neesmu tā redzējis, ka vecāki ēstu. Jā, bet lielākoties pirmajā dienā parasti nav tā ēšana, jo ēšana tomēr ir saistīta ar trauksmu. Bērnam jājūt gan labi un droši, lai viņš ēst. Bet būs bērni, kuri ēdīs, kuri jutīsies arī droši. Un tad ir nākamā diena, un nākamajā dienā jūs darat tieši tāpat, kad vecāks nāk līdzi, vai nu tā ir grupiņa, vai varbūt jums tas ir ārā vidē, bet es noteikti ieteiktu, ja tā ir ārā vidē, jums ir jārēķinās, kad visu nedēļu vecāks iet līdzi, un tad ārā vidē vienkārši ir tas, ka tāpat tās arī darīs, jāskatās, kur jums ir tā situācija, ka vecāks var ik pa tām minūtītēm attiet un ar laiku pagarināt. Nevis uzreiz ir tā stunda, bet pagarinot 5 minūtes, 10, 20, pusstunda, stunda. Un principā tad noteikti tā kā bišķiņu staigāšana. Bet tad, kad vecāks atgriežas, viņš vienmēr ir arī kādas 10, 15, 20 minūtes, lai bērns jūt, ka tas vecāks ir klātesošs. Un, nu jā, un tad arī bērni iejūtas. Tomēr tajā iekšienes vidē tur atkal, ja bērni ir tādi, kuri vairāk ritmiski, viņiem atkal var sajūtas tā sajūta par to drošību, ka viņi tajā iekšas vidē, kur viņi atrodas, viņi varbūt tās nav tik, nejūtās tik atvērti, bet te var skatīties, ja jums, piemēram, nedēļu ārā tikai nāk bērns ar vecāku, un jūs redzat, ka ir bērni, kur vispār brīvi dzīvojas, vecāks aizgājis uz stundu, un atgriežas atpakaļ, bērns ir priecīgs, viss kārtībā. Iespējams, ka šis bērns jau ir tas, kurš arī labprāt ies iekšā bez vecākiem, un tad attiecīgi jums arī samazinās tā vecāku grupa un daudzums, cik vecāki nāks iekšā. Un tad iespējams, ka vecāks var pavadīt līdz grupiņai, un bērns var iet grupiņā. Un tad, ja, piemēram, ir vecāki, kur bērni vēl iejūtas, tad tie vecāki var nākt līdzi. Un tad attiecīgi notiek tā rotācija. Tad pēc tā laika pievienojas nākamie vecāki, bet tas tā kā pēc nedēļas, apmēram plus mīnus 2 nedēļas. Bet tad tajā nākamajā dienā arī vecāki iet līdzi, viņi iet iekšā grupā, pat ja jums šķiet, ka bērns ļoti labi jūtas, tomēr labā praksa ir tāda, ka vecāki ieiet iekšā. Tas vispār visas 3 dienas labā praksa ir, ka vecāks tik un tā iet iekšā, kaut viņš pasēž 5-10 minūtes, bet viņš simboliski ieiet iekšā. Jo pat ja bērnam tā ir patīkama pieredze, viņš ir sociāls, viņam ir emocionālā spriedze, tā ir jauna vide. Varbūt kādai no jums šobrīd situācija, jūs strādājat jaunā bērndārzā. Mēs neiejotamies uzreiz, tas ir pilnīgi visiem. Ja mēs aizbraucam uz svešu valsti, uz svešu pilsētu, mēs izskatāmies, kur kas atrodas. Un bērni mēs tagad ieliekam vispār bērndārzā, kas ir pilnīgi citādāka vide. Līdz ar to
vajag bērnam dot to laiku, ka viņš iejūtās. Tāpēc, jā, un it īpaši tā kā vecākam ir jābūt klātsošam. Arī tie 2. un 3. dienā vecāks nāk līdzi, bet tad jau atkal skatās pēc tā, kā bērns ir iepriekš reaģējis. Ja jums bija situācija, ka jūs jau bērnu vecāks var aiziet uz stundu un bērns vispār forši dzīvojas, tad šajā dienā, principā, vecāks ies iekšā, viņš tur padzīvosies, un vecāks tad var arī teikt pēc 15 minūtēm, 20 minūtēm, ok, es došos ārā, un te var jau uz to stundu sākt ar šo stundu un iet ārā, un tad, protams, iečakoties, bet tik un tā, ja jūs vienojaties uz stundu, tad arī pēc tās stundas atnāk. Nu, visbiežāk tad, kad atnāk pēc stundas, tad bērni iet ārā, un tad, ja vecāks atnāk, viņš palīdz saģērbties bērnam, un viņi iet dzīvoties ārā, un tad vecāks atkal ir turpatās, un vai nu viņš arī, piemēram, var aiziet atkal projām uz to stundu vai pat uz visu to laiku. Nu, parasti stundu ir ārā, nav arī ilgāk nedzīvojas ārā. Un tad arī ar to dienu atkal beidzās. Un tad, ja bērns vēlās, viņš var iet iekšā paēst, vecāks kopā ar bērnu, vecāks palīdz noģērbties bērnam. Bet šajā 2. dienā, ja bērns iet ģērbties, viņš ir sociālais bērns, tad te vairs nav tik nozīmīgi vecākam nāk līdzi, bet vecāks var pajautāt bērnam, vai viņš tā kā vēlas, vai viņš pats tā kā tiks galā, bet tipiski tie sociālai bērni, kuri ir tādi atvērti un iejūtas tā kā viegli, bet tik un tā tās 2 dienas neliecina par to, ka bērns ir iejūties. Tas var liecināt par to, ka viņš atvērts jaunajam, un tā ir atšķirība. Bieži vien mēs redzam, ka bērns pēta, labi dzīvojās, rekā viņš ir iejūties, bet nē. Tas ir viltīgi, jo tie bērni, kuri atvērti jauniem, viņi staigā un visu pēta. Un tipiski šie bērni, viņi var būt tā, ka pēc 2 nedēļas un 2 viņi tā kā sāk raudāt un būt neapmierināti, tāpēc, ka viņi nav iejutušies. Viņi visu jauno ir izpētuši, bet viņi nav tā kā pieraduši pie tās vides. Nevis tas, kad tagad saprata, kā tā lietas notiek. Viņš vienkārši fiziski, bioloģiski nebija pieredzis. Viņam tas viss process bija par strauju, tāpēc tas pakāpeniskums arī šo te izslēdz, šo pēkšņo raudāšanu, saprata, kas te notika. Bet tā kā, ok, sociālie bērni tie, kurus tad jau var atstāt, un mazāk tas vecāks ir klātsošs, viņš tur nekomunicē, viņš vairs neiet, viņš tur patās kaut kur ir. Savukārt tie bērni, kuriem iepriekšējā dienā, kad vecāki gāja projām, un varbūt jūs neizveidojat to, ka līdz stundai varēja aiziet projām, tad šajā gadījumā arī nākamajā dienā vecāki tāpat, principā vecāki 2. dienu dara tāpat kā 1. dienu, un arī sākumā iet pat druskajā ārā, jo visticamāk šiem bērniem parasti viņi nav gatavi, ka vecāki iziet uz 20 minūtēm, bet atkal jāskatās no tā, kāds ir tas bērns. Iespējams, ka vecāks vienkārši aiziet otrā stūrītī, iespējams, viņš pazvana, iespējams, viņš iziet uz šo 1, 2, 5 minūtēm ārā. Un tad jau skatās, ja bērns nereaģē, tad, kad vecāks saka, kur aizies pazvanīt, tad viņš tā kā jau tik tādā līmenī ir iejuties, ka ir gatavs vecāku palaist vismaz no acīm, ka vecāks neveido acu kontaktu. Un pēc tam atkal vecāks padzīvos, tad viņš saka, izies ārā. Un ja bērns nereaģē ar tām emocijām, tikai tad pēc tam mēs varam to laiku pagarināt. Mums principā tas atslēgas punkts ir, ka bērns nereaģē ar emocijām. Tas bieži vien tiek teikt, tas ir normāli, ka bērns raud, bet mums tā kā šajā vecuma posmā mums nav vajadzīgs, ka bērns raud. Tā kā mums nav bērns jāieliek viņa vecumam neatbilstošā stresā. Tā kā pateikt to, ka tas ir normāli, ka viņš raud, ir tāpatās pateikt normāli, ka mēs bērnu ieparam un viņš raud, bet tas taču nav loģiski, ka mēs bērnu peram, ja mēs zinām, ka mēs darām bērnam fiziskas mēs darām fiziski bērnu pāri, un tieši tāpatās arī bērnam ar šo adaptāciju, kad mēs viņu ieliekam vidē, un tīpaši, kad viņš ir tik jutīgs pret šo šķiršanos, mēs aizējam projām. Tas ir tieši tas pats, ka mēs tā kā viņam darām pāri, paskam, tas ir normāli, ka viņš raud. Nu, protams, tas ir normāli, ka viņš piedzīvo to, kas viņa vecuma nebūtu jāpiedzīvo. Un tad mēs sakam, nekas pārdzīvos, bet nē, tas ļoti atspoguļas arī pēc tam iesaistē un arī socializācijā. Un citos faktoros. Tāpēc tas pakāpeniskums ir tiešām ļoti, ļoti vērtīgs. Jā, un tad tie 2. dienā dara tieši tāpatās. Un 3. dienā, ja tas jutīgais bērns, nu lielākoties pie tās 3. dienas jau ir redzams, ka bērns ir gatavs arī tur, kur tas jutīgais bērns, ka vecāks jau iziet ārā un ir turpat aiz durvīm.
Un tad tas, ko var darīt, var teikt, ka rekur mamma tepat tās būs, varbūt tās mamma strādā tur datorā vai kā, vai kaut ko citu dara, un bērns var vienkārši izskriet ārā un iečekoties. Un tas ir tas, ko šie bērni mēdz arī darīt. Un tad atkal veidot to distanci, ka bērns zina, ka vecāks tepat ir citās vidēs. Piemēram, es strādāju zaļā skolā, mums ir zaļās skolas bērndārs. Mums ir ēstuve, un tad vecāki atnāk te uz ēstuvi. Un bērni zina, ka viņi te ir, vai, piemēram, viņi vienkārši atnāk kafiju uztaisīt. Un tas arī ir tā dalīšanās, kad vecāki pasaka, es te aiziešu uztaisīt kafiju un būšu atpakaļ. Un tad mēs arī redzam, vai ne, kā bērns reaģē. Nu, kad viņš ļoti labi reaģē, un viņš to pieņem. Un tad, ja, piemēram, laukumā viņi dzīvojas, tad arī vecāki ir kaut kur citā pusē runājās, kaut ko dara, un vecāks turpat tās arī ir. Jā, un savukārt tiem bērniem, kur ir tādi sociālāki, tad te jau tipiski tajā trešajā dienā jau pat var darīt tā, ka tiešām bērnu var atstāt, bet es ieteiktu vēl joprojām palikt pie šī pakāpeniskuma un teikt, ka vecāks ir tepatās aiz durvīm. Vismaz to pirmo stundu, es tepat pirmo stundu būšu, paskatīties, vai bērns nečeko. Jo, ja bērns čeko, tas nozīmē, ka viņam bija svarīgi pārbaudīt. Nereti te saņemu komentāru, jā, bet bērns tagad iemācīsies, ka viņš tagad šitā var kontrolēt. 2 gadu vecumā bērniem, kad viņi nonāk jaunā vidē, viņu vienīgais jautājums ir drošība. Viņiem nav nekāda vēlme tagad spītīgi, mērķtiecīgi, untumaini sākt kontrolēt un vadīt, kā vecāks reaģēs. Es zinu, ka mēdz šādi teikt, diemžēl arī, tie cilvēki, kuri strādā ar bērniem, bet tas jau tās vairāk liecina par to, ka nepārzina bērnu attīstības psihi šajā vecumā. Un jāatcerās, šis attiecas tieši uz adaptāciju. Jā, tajā laikā, kad bērns jau ir sācis iet bērnus, viņš jau ir iejūties, jā, bērns ar raudāšanu tiešām var iemācīties to nosacījumu, kad, ja es raudu, tad man mamma ir ilgāk, man ir vairāk samīļā, man kaut ko piedāvā, tā tiešām var būt. Bet pirmajā adaptācijas periodā vienīgais bērna raudāšanas iemesls ir tāpēc, ka viņš nejūtas droši. Un nevajag šīs divas lietas jaukt. Nav tā, ka bērns tagad untumaini grib kontrolēt vecāku. Jā, atgriežos atpakaļ pie tās adaptācijas, tad ir šī trešā diena, ja tas ir tas drošais bērns, sociālais bērns, kurš jau ir tā iejuties, un vismaz mums izskatās, ka ir iejuties, tad var tā būt, bet es iesaku, kad vecāks ir tik un tā. Turpat aiz durvīm, un viņš tāpatās var parādīties, un vienkārši viņš turpat arī sēž. Bet viņš vienkārši aktīvi neiesaistās. Un tad, ja bērns labi reaģē, un varbūt tad vispār nenāk iečekoties, ka vecāks tur ir, tad var teikt, hei, es aiziešu, un es būšu atpakaļ jau uz pusdienām. Un tad, attiecīgi no tā bērna drošuma pakāpes, es teiktu, ka tie bērni, kuri tā kā paušas ir vairāk tādus sociālākus, bet mēs tik un tā neteiksim par to, ka viņš ir iejuties. Mēs nezinām, vai viņš ir iejuties. Viņš ir sociāls, viņš ir atvērts jauniem, mēs nezinām, vai bērns ir iejuties, jo mēs nezinām viņa raksturu. Mēs tikai zināsim to tiešām pēc tam 2, 3 nedēļām, ja viņš vēl joprojām nāks un tikpat viegli atvadīsies un nāks tajā grupā un nebūs šīs te tādas pēkšņās raudāšanas un bērnu stumšanas. Visbiežāk tas notiek tāpēc, ka nav pakāpeniska adaptācija. Tāpēc tas tā notiek. Ja ir pakāpeniska adaptācija, šis nenotiek. Jebkuram bērnam laiku pa laikam var būt tā, ka viņam sliktāk strīd, tur sagurs un tam līdzīgi. Bet tas, kas sāk ieslēgties, ka patstāvīgi nedēļa no vietas bērns ir jāstum, tas ir visbiežāk tāpēc, ka nebija pakāpeniska adaptācija. Un ja tas notiek, ko dara? Atgriežas pie pakāpeniskas adaptācijas. Arī, kad bērns pēc slimošanas nāk īpaši tie bērni, kuriem ir vairāk laiks vajadzīgs, lai iesūs, tipiski arī viņiem iesaka veidot pakāpenisku adaptāciju, kad sākumā ved uz pusdienu, piemēram, pirmās 3 dienas uz pusdienu, tur mamma vairs nesēž blakus, bet vienkārši īsāku to laiku, jo tipiski tie bērni, kuriem tas prasa laiku iesūties, viņi ļoti ātri saslimst. Tāpēc, ka viņi sastāv uz visu dienu, viņiem ir tā slodze. Bieži vien, tomēr bērni nav vēl bijuši tās ilgāk mājās, lai galīgi nostabilizētu savu to imunitāti. Un tad, kad viņi atnāks bērnās, viņi diezgan ātri saslimst. Jā, bet bieži vien tas sociāls bērns 3. dienā jau atstāja un pasaka, ka būs pakaļ uz pusdienu laiku, un parasti 4. dienā tad jau vecāki nenāk iekšā visbiežāk, kad noģērbjās, un, jā, šobrīd es īstenībā nesaprotu, un es nezinu nekādu psiholoģisku pamatojumu tam, ka vecāki nedrīkst iet grupā. Es uzskatu, tas ir pilnīgi nepareizi, tas neatbilst vispārībā nekādiem, tas nav pamatojuma, kā tas atbilst bērna
psihikas vajadzībām, ja bērnu paņem pie durvīm un vecāks nenāk līdzi. Es saprotu, varbūt bērnu, kurš jau ir gājis, ja kurš ir 4, 5 gadi, jā, pilnīgi, ok, viņš ir pieredzējis, viņš zina, kas ir bērndārs, viņš ir gājis. Visbiežāk šiem bērniem pat nevajag, ka tie vecāki tur nāk līdzi, viņi pat jūtas labi, ka viņi var aiziet paši saģērbties. Bet mazākajiem bērniem līdz 3 gadu vecumam es neredzu šim pamatojumu, es uzskatu, tas ir pilnīgi nepareizi. Un tā ir tāda, nu, jau pamatos vienkārši nezināšana par bērna vajadzībām. Es nezinu, jā, droši vien, ka neiet arī viegli šādā bērndārzā, bet nu, katrs izvēlās, ko vēlās. Bet ceturtajā dienā parasti neiet līdzi, grupā atnāk, noģērbies, samīļojās. Te jau bērni lielākoties tiek tādi sociālie bērni, viņi jau dodas, kuriem ir interesi par to jauno. Viņi dzīvojas, tad arī pasaka, es būšu atpakaļ uz pusdienu, tā kā uz pusdienām. Un te bērni parasti šajā ceturtajā dienā biežāk viņi jau, un tajā trešajā dienā vēl var būt tā, ka uz pusdienām vecāks ir klātesošs, jo pusdienas ir tiešām tas drošības jautājums, bet ceturtajā dienā var būt tā, ka vecāks pat nav klātesošs, bērns pār pusdienas, un te tie bērni, kur ir atvērtāki, sociālāk, viņam interesē jaunais, te jau bērniem var piedāvāt, vai viņš grib palikt uz diendusu. Šī ir nākamā problēma, kas rodās, ko man bieži raksta no abām pusēm, gan pedagogi, gan vecāki, bērnu grūti iemicināt. Bērns neguļ. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc bērns neguļ? Visbiežāk bērns neguļ, tāpēc, ka viņš vēl nejūtas droši. Gulēšana ir drošības jautājums. Viņam ir jāizver acis. Bet iedomājieties, ja es jums tagad jautāju, aizveriet acis, lai kur jūs esiet. Cik tā sajūta ir droša un patīkama? Un tad mēs vēlamies bērnu, kurš ir atnācis jaunā vidē, lai viņš guļ. Tas ir gulēšana ir drošības jautājums, ja bērns nevar aizmigt, viņš nejūtas droši. Tādēļ šī ir labā praksa, ko parasti pēc labās prakses dara 4. dienā, paskatās, bērns ir pāēdis, kopā ar vecāku var paskatīties, kā notiek tā rutīna, tīra zobiņus, pārvelk pidžāmu tie bērni, kuri jau paliek, kuri vēlas palikt. Pajautā arī šim bērnam, vai viņš vēlas arī pats palikt, jo ir bērni, kur tiešām vēlas, bet tad vecāks kopā iziet šo atkal visu rituālu, izmazgā zobiņus, pārvelk pidžāmiņu, iet uz gultni, vecāks ir blakus, pedagogs dara visu savus darbus, ko viņš dara, viņš lasa pastiņu, nodzied dziesmiņu, un kamēr bērns iemīgi, vecāks ir blakus arī, kad bērns pamostās, un tad var pāriest launaciņu un doties mājās. Un ja šādi izdara, atkal jūs noņemat sev to iemedzināšanas problēmu ar nosacījumu, ja bērnam pašam nav kaut kādas gulētiešanas problēmas, tas varētu būt citādāk, bet ja bērnam nav, nu, piemēram, tās gulētiešanas problēmas varētu būt tāds, ka vecāks jau dalās, ka, piemēram, uz nakti ir grūti nolikt gulēt, ka bērns dienasā grūti nolikt gulēt, tas nozīmē, ka tur jau vecākam ir problēma ar šo, un te īstenībā būtu jautājums miega speciālistam, te uzreiz ir jāiet pie miega speciālista, jo tomēr nu, mēs zinām, ka bērnam ir nepieciešams tas miegs, un reti kurš bērns var izgulēt pa nakti visas tās stundas. Vismaz viena tā dienas tādam 1,5 gadniekam pilnīgi noteikti ir nepieciešama. Tas tomēr netiek uzskatīts par normu, ka šajā vecumā dienas neguļ un nevar aizmigt mājās vidē. Bērndārs tas varētu būt normāli sākumā, tāpēc, ja ir vecāks blakus, tas palīdz atkal šo te problēmu izslēgt. Un savukārt te, kur tie jutīgie bērni ir tādi, kuriem vairāk laiks ir vajadzīgs, te parasti 4. diena rēšanas diena visbiežāk, ka te bērns ēd šajā dienā un kopā ar vecāku. Un tad ir 5. diena, un ja atkal te tas bērna atvērtības tā pakāpe, un te var skatīties, vai te vecāks jau var atstāt bērnu. Piemēram, mums tas, kur bija tas tiešām tāds īpaši, tas bērniņš tāds, nu īpaši tas laiks bija vajadzīgs, lai šis bērniņš iejustos, un šis bērniņš 5. dienā, jo 4. dienā labprāt gribēja ēst, kas ir ļoti pozitīvi, gribēt ēst vienmēr ir pozitīva lieta, bērni jūtās jau labāk un drošāk, un nākamajā dienā bija gatavs šis bērniņš arī palikt viens pats. Kad mamma aizgāja, mamma atnāca tad, kad uz āriešanu. Mēs jau izgājām ārā, mēs saģērbām bērniņu, un mamma atnāca tad, kad bijām ārā, un pēc tam viņa arī seko līdzi, un viņa pat tai pašā 5. dienā, viņa jau gribēja palikt uz gulētiešanu, un šo esmu bieži dzirdējis arī no vecākiem, ja vecāks var būt līdzi, bērns ātrāk iejūtās, viņš labāk jūtās, un viņš arī drošāk jūtas un ir gatavs arī sekot līdzi šim ritmu un rutīnai. Un tad jau nākamā nedēļa
vai 5. diena, 2. nedēļa. Nu, un 2. nedēļā principā ir tā, ka tie, kas ir drošie bērni, tos arī ved, un līdzi vairs nenāk atvadās, bet tomēr labāk paliek uz to, kad ir vēl joprojām līdz pusdienām. Tas ir tāds labs ieteikums, tāpēc, ka ir tā slodze, tā emocionālā slodze. Ne tāpēc, ka varbūt bērns tur ir tāds nedrošs, bet lai neizveidojas šī spriedze, jo tur, kur izveidojas tā spriedze, bērnam arī var veidoties šī raudāšana, un ja viņš vakarā jūtas piekusis un noguris, protams, ka ne visi vecāki to var, šis ir vecāku uzdevums, ja vecāki ved bērnu no rīta līdz vakaram, viņiem ir jāizdara savus mājas darbus, viņiem ir jāprūpējas, lai bērnam ir šīs emocionālās spriedzes izlādes aktivitātes ikdienā katru dienu, un tad arī neveidojas, ka ir tā slodze, ja bērnu uzkrājas slodzi, viņš atnāk mājās, viņš izrādās, viņš dusmīgs, viņam var palikt tāda nepatīkama pēcgarša, un nākamajā dienā var būt grūtāk. Un vēl, protams, ka ir jautājums par to, kas sakārto miega ritmu, kurš atbilst bērnu dārzam, jo te es arī esmu redzējis, bērns atlūst pirms visi citi bērni, bērns nevar aizmigt, kad visi citi bērni guļ, tad vai nu bērns pamostās par agru vai par vēlu, viņam ir grūti, citi ir pāduši vai citi vēl nav pāduši, citi vēl guļ, bērnam tas arī radīs šo iespēju par bērnu dārzu, ka viņam būs grūti un arī tur var būt raudāšana, ka viņš vienkārši negrib nākt, tāpēc viņš neiet tā ritmā, bet tas atkal kaut kas vienkārši risināms ar vecākiem. Bet 2. nedēļā parasti ir tā, ka tomēr ved uz to pusdienu, tādā labajā praksē, uz pusdienu ved pirmās 2, 3 dienas, un tad jau atkal tajā 3., 4. dienā atkrīs atkal no bērna šīs atvērtības, tad pakāpeniski, piemēram, līdz diendusai paēd launudziņu un tad izņem, un 4., 5. diena visbiežāk jau ir tā diena 2. nedēļā, ka bērns paliek arī spēlēties, un tad jau veido, piemēram, ka nāk 5, un pēc tam tā kā turpinās tas, ka nāk 5, un lielākā daļa bērnu šajās 2 nedēļās nebūtu korekti teikt, ka viņi tā kā iejūtas, bet viņi jūtas droši, lai tur būtu vieni paši. Viņiem nevajag vecāku uzraudzību, viņi saprot šo sistēmu, viņiem vecāks ir bijis līdzi, un viņiem tas vairs nav nepieciešams. Un pēc tam jau sākas viņu pašu tā neatkarīga adaptācija, kad viņi ir vieni paši individuāli. Un šis ir tik akūti svarīgi tieši šiem maziem bērniem, 1,5 gada vecumā, kuriem viņiem vispār tik ļoti nepieciešama tā pieaugušo klātesne. Protams, viņiem patīk pētīt arī to vidi. Bet, ja tas vecāks ir bijis klāts, tad bērns ir atvērts arī pētīt to vidi. Un tad nav tā pašām emocionāla spriedze, ka daudz bērnu raud. Un tad paralēli, ja mēs skatāmies, ka 1. nedēļā varbūt jau ir 2 bērni, kuri jau iet līdz tam pusdienlaikam bez vecākiem, tur jau var pieslēgt nākamos 2 vecākus, kuri nāk ar šiem bērniņiem, un tad pamazām 1 pa 2 vai pa 3 pa 4 pievienojas šie bērniņi, un tipiski šādā veidā tad arī notiek tā pakāpeniskā adaptācija. Jā, tā notiek pakāpeniskā adaptācija, un tagad droši var uzdot kādus jautājumus, kuri varbūt tās, kurus es neatbildēju. Es redzu, ka no visas Latvijas, no Jelgavas un no Liepājas, no Smiltenes. Jā. Droši tagad var ierakstīt jautājumus, ja tādi radās. Jā, šeit arī ir tas jautājums, kā rīkoties, ja vecākiem nav iespējams kopā būt ar bērnu. Un tā, protams, ka būs tā, ka ir vecāki, kuriem nav iespēja, būs vecāki, kuri vienkārši negrib. Viņi neuzskata, ka tas ir nepieciešams. Un te, kas vienmēr pats būtiskākais ir vecāku darbiņš, ka viņi ir bērnu sagatavojuši pirms iešanas uz bērndārzu. Šo gan es nestāstīšu, jo te būs vēl viena lekcija. Man ir lekcija vecākiem par to, kā uzsākt bērndārza gaitas, savukārt bērndārzi bieži man uzaicina, tagad jau droši tas vairs nav aktuāli, bet tipiski augusts, septembris man uzaicina, lai novadītu vecākiem šo nodarbību par to, kā veiksmīgi sagatavot bērnu bērndārzam. Es gan teiktu, ka augusts, septembris ir par vēlu, tāpēc, ka bērns ir jāsagatavo bērndārzam 3 mēnešus iepriekš. Ir daudz visādas darbības, kas ir jāveic, lai bērnu sagatavotu. Un tad, protams, ka vecāki pretī redz, tā kā, kas notiek? Būs vienmēr kāds vecāks, kurš nevar vai negrib, un tad, ja ir grupiņa vecāku, kas nāk ar saviem bērniem, tad pedagogiem brīvas rokas, un viņi var sniegt to individuālo laiku šim bērnam. Protams, ka viņam būs šī raudāšana atkarīgs no kāds bērns. Jo sociālāks, jo mazāk viņam būs šī raudāšana, jo vieglāk viņš iejutīsies. Bet ir jāņem vērā, ja viņu uz visu dienu atstās, viņam būs liela emocionālā slodze. Vecāku uzdevumu šajā gadījumā ir parūpēties, lai ikdienā šis emociju izlādes aktivitātes. Un par to es stāstīju nodarbībā, kā sagatavot bērnu bērndārzam. Un principā
Es domāju, tas, ko es varbūt tās redzu, ka tur, kur tā raudāšana ir, kad pirmkārt bērns nav sagatavots bērnu dārzam un nezina par šīm te emociju izlādes aktivitātēm, kuras ir jāveic, kā rezultātā bērnam tās slodzes uzkrājas. Jo kas notiek, ja bērnam nedod to pakāpenisko pierunāšanu, pakāpenisku ieiešanos, viņš saslims, jo viņam tā slodze būs augsta. Un kas notiek, kad, ja bērna slodze ir augstāka par to, ko viņa ķermenis spēj tolerēt, ķermenis paliek vājš, un tie mikrobi, ar kuriem saskarās, viņi vēl vairāk novaina, jo nesen es klausījos sarunu ar ģenētiķi, cilvēki jau diezku noklausīties, ļoti laba saruna, sarežģīta, bet laba. Un viņi skaidro par to, ka mēs jau visu laiku saskaramies ar mikrobiem. Šo ļoti labi redzēt bērniem, jo, kad strādāja bērndārzā, mums bija grupa, kur praktiski vispārībā neslimoja. Visu laiku nāca uz bērndārzu un tā kā runāt. Protams, ka es arī tajā grupā strādāju, tāpēc, protams, ka mēs vienmēr par savu grupu izteiksimies labāk un jaukāk, bet es noteikti redzētu, pirmkārt, cik daudz strādā arī šie pedagogi, lai visādā veidā atbalstītu šos bērnus, lai viņi justos labi un neveidotu šīs slodzes, un tur bija daudz visādas aktivitātes grupiņā. Jā, jo tā emocionālā slodze ir tā, kas pavaina ķermeni, un tad tie mikrobi, ar kuriem mēs tāpat ikdienā saskaramies, tajā brīdī vienkārši viņi vēl vairāk pavaina ķermeni un tos simptomus parāda. Bet tad, ja tā emocionālā slodze visu laiku tiek izreaģēta, tad arī neveidojās tā slimošana, un bērns var iet, un viņam arī tā slodze neuzkrājas, un no rīta viņam nav tik liela raudāšana, jo viņš to slodzi ir izrēģējis. Bet tas ir iespējams, jo tad arī vienkārši pēdējās būs klātesoši, viņam nebūs 5 bērni raudoši, jāmierina vai 3. Tas nav viegli citiem bērniem arī. Bērni, kuri ir apmeklējuši privāto pirmsskolu, paliek, bet jaunie vecāki noskatās, ka grib atstāt uz visu dienu. Tas atkarīgs no jūsu izglītības iestādes. Tas ir tas, ko es teicu, ka šo parasti sapulcē pārunā. Šo pastāsta vecākiem, jo tā var redzēt, tā var būt arī, vai ne, ka redz, ka citi bērni nāk, ja jau viņi te labi droši dzīvojās, tad jau mans arī labi droši dzīvosies. Bet, jā, tāpēc ir, vai piemēram, ja kāds bērns pievienojas esošai grupai, tad ar vecāku arī pārunā, ka mēs, piemēram, tomēr dodam priekšroku pakāpeniskai pierunāšanai, pakāpeniskai adaptācijai, jo mēs zinām, ka tas bērnam ir labāk, pat ja viņš ir sociālāks, tomēr mēs ieteiktu, ja ne varbūt tās tā kā es te stāstīju, tik ļoti detalizēti, ka mēs skatāmies pat pa minūtēm, tad vismaz to, ka vismaz, ka tas vecāks ir klātesošs turpat aiz durvīm, vismaz līdz tam pusdienlaikam, tās pirmās 3 dienas, jo tās pirmās 3 dienas ir ārkārtīgi būtiskas, kas ir tas drošības jautājums, lai bērns justos droši, ka viņš var iečakoties un atjaunot to drošību, jo tas, ka vecāks ir klātsošs un bērns paskatās, viņš to saikni atjauno, viņš nostabilizē to drošības sajūtu, un jo vairāk bērnam ir tā drošības sajūta par sevi tajā telpā, jo drošāk viņš izjūt telpu un citus cilvēkus. Bet ja bērns pats jūtas nedrošāk, tad, protams, ka viss arī pārējais un jūtas nedrošāk, un viņš nav tik atvērts tai videi. Jā. Visa diena tas var būt ļoti grūti bērniem. Lielākoties tur būs spriedze. Pat patīkami, pat ja bērniem daudziem ir patīkami iet uz bērndārzu patīk, bet viņiem var būt tā emocionālā spriedze. Vienkārši vecākiem tas uzdevums, tad viņiem ir jāpārzina tas, ka viņam jāpalīdz savam bērnam, jo dienas beigās, kas notiek, tāpat tās bērns saslims, tāpat tās sēdēs mājās. Un ja mēs tā kā sareizinām visus šos te mainīgos lielumus, mēs redzam, ka tomēr tas pakāpeniskums ir tas, kas palīdz. Jā, tev 2 nedēļas, tu paņem labāk brīvu no sava darba, tu velti to laiku, bērns iejūtās, pēc tam tev nav jāņem slimības lapas, vai tu atstāji bērnu, un pēc tam būs tās slimības lapas jāņem. Tā vai tā. Bērnam ir 5 gadi, no 3,5 nāk uz izglītības iestādi. Mammai pēc šīs vasaras paliek un otru mēnesi sēž aiz durvīm, cik ilgi ļaut būt iestādē vecākam ir normāli. Tipiski tas, ko es stāstīju, es nezinu, kāda jums bija šī adaptācija šajā brīdī, jo tas, ko es teicu, ka nav tie reti izņēmumi, ka, piemēram, 2 mēnešus tur sēž aiz durvīm, tā kā es tiešām nezinu pusgadu reāli situāciju, lai gan konsultācijās ir bijušas situācijas, un es tiešām saprotu, ka varētu būt tāds īpaši jutīgāks bērniņš, bet ja bērns jūtas labi, un viņš neskraida un nečeko to vecāku, 5 gadi ir gan neatkarīgs vecums. Nāk no 3,5 uz izglītības iestādi. Bērns skrien pie mammas.
Nu šeit es nedaudz domāju, 5 gadi tomēr ir tāds neatkarīgs, tas neatkarīgs vecums bērnam. Un ja viņš ir 2 mēnešus, es jau aicinātu tomēr mammai noteikti tādu ilgāku laiku, piemēram, ka viņa tagad, piemēram, pēc pusdienlaika atnāks. Jo, ja viņa ir pie kā vērsties psihologa, es nesaprotu to tālāko jautājumu, pie kā vērsties vai pie psihologa vērsties. Tā kā tas jautājums arī, vai tas bērns labi jūtas, vai viņš tur dzīvojās, vai viņam tur, piemēram, nav šis te selektīvais mutisms. Nu, tā kā, kas ir tie pamatojumi, kāpēc mamma sēž aiz durvīm? Mm. Ja bērns labi dzīvojas kopumā, tad varētu drīzāk noteikt tā, ka, ja tas bērns staigā iekšā ārā, tad es teiktu sākumā stundu, ka mamma iziet ārā no izglītības iestādes, un tad pēc stundas atgriežas. Un tad atkal nākamajā dienā, piemēram, jau tur uz āriešu viņa atnāk, un tad uz pusdienlaiku. Nu, kad, jo šajā gadījumā, gan ja bērns ir 2 mēnešus nācis, te var tas ieradums izveidoties, ka vecāks visu laiku turpatās ir, un kad viņš tā kā visu laiku tur sēdēs. Te var izveidoties tas, to, ko parasti saka, kā tad bērns zinās, ka viņam te vienam jādzīvojas. Jo, nu, pareizā šī pieeja būtu, kad ik pa laikam iziet, un tad kādā brīdī vispār pasaka bērnam, ka es te nebūšu, ka es tagad aizeju, ja tas, ko stundu es teicu, varbūt es nepateicu, tad es tagad pasaku, es tagad domāju, vai es tik daudz stāstīju, vai es pateicu, tad tas ir tas, tajā brīdī, kad uz to stundu iet, tad jau nav tā, ka vecāks ir aizdurījumi. Aizdurījumi viņš ir tad, ja tas ir jutīgais bērns, bet tik un tā, ja bērns to stundu vairs neskraida, vai kaut vai pusstundu neskraida, tad vismaz pusstundu vecāks teiks, es aiziešu uz veikalu. Ja, tad, kad bērns zina, ka vecāks tur nebūs, un tad viņš arī tādā ziņā iemācās, ka vecāks atnāk atpakaļ, viņš vienmēr atnāk atpakaļ. Un tad uz stundu pagarina, ka es aizieju uz veikalu, es aizieju kaut kur citur pavisam no redzesloka. Jā, es teiktu, ka te veicinātu to, ka sākumā viņa saka bērnam, ka uz stundu viņa aizies uz veikalu un būs atpakaļ. Nu, ka tā kā atdalīt. Kāds te ir pamatojums 2 mēnešus sēdēt aiz durvīm? Tā, te ir. Tā. Te ir kāds cits, jā. Varbūt tur var papildināt Alvīna tālāk, vai tur ir kāds pamatojums bērnam. Nu jā, ja tā ir tā ciešā saikne, tad gan ar vecāku ir jārunā un jāsaka, ka ir laiks, ka bērns jūtas labi, viņš dzīvojas, ka tagad ir jāsāk tas, ka viņa iet aizdurvīm. Jā, tas, nu, tā kā 2 mēneši ir bijis gana saudzīgi, tad nebūs nekāda tā skarbā pieeja, ka droši tā var, ka droši tā var teikt, ka viņi ir jāiet, ka viss tā man paralēli rakstīja. Nākamā tā situācija, ka bērnam no pārdzīvojuma var sākt rīstīties, vēmt. Vecāks saka, ka tā dara. Pirmā diena bija tikai pastaiga, bet otrajā dienā ievada 9 grupā, neieklausās, lai nesteidzās, jo ir sveša vide. Nu jā, tas ir, te jau tādas psihosomatika parādās, ka tas ir tā diezgan grūti. Jā, ka bērniem tā kā tas pārdzīvums tik liels sākas. Jāturpina mēģināt, jāturpina skaidrot tai mammai. Varbūt jūs varat tā kā viņai to visu nedēļas bildi pastāstīt, ka bērniņš pieradīs, viņš dzīvosies, jo nereti ir vecāki, kur ļoti grib tā kā neatkarību arī veicināt bērnā. Un tad, ja mēs pastāstam to plānu, kā tā neatkarība veidojas, tad vecākiem arī tā trauksme var samazināties, ka viņi nav tik ļoti izteikti uz to, ka viņi bērniņu, nu tā kā, ka viņi bērni tā kā stum vairāk. Un tad, ja pastāst, reku šajā dienā jūs nākat tik ilgi, tajā tik, nākamajā tik, un tad, ja jūs redzēsiet, ka bērns jutīsies labāk, nu tā var mēģināt. Jā, vai tas ir kāds vēl jautājums, kamēr ir jautājums, tad droši var pieteikties arī uz citām nodarbībām izglītības iestādes. Jā,
vecākiem ir par bērndārza gaitu uzsākšanu, kas man ir pieejama mājaslapā. Šobrīd tā ir ierakstā kvalitatīvā formā. Ja rodas kādi jautājumi, tur vienmēr ir uzdot. Savukārt pedagogiem ir ļoti labas nodarbības par to, kā veidot sadarbību ar vecākiem. Tur stāstu, principā, tā kā mazlīšu solīšiem visu iedodu, pastāstu, kur kādi vārdi jāsaka, kad nav jāsaka, ko šie vārdi izdarīs, kā vecāki rēģēs, kā panākt, lai viņi ir atvērti. Te es arī runāju par situācijām, kad vecāki mēdz būt agresīvāki, skarbāki. Un, jā, tā kā pēc šīs te nodarbības pedagogi jūtas tā kā ļoti droši un gatavi komunicēt ar vecākiem. Tā, kad tiem, kuriem varbūt ir grūtības, nezina, kā to pareizi darīt, tad iesaku šo nodarbību. Viņi ir arī pieejami ieraksta formā, arī kvalitīvā formā. Tur man daudz foršu uzdevumu ir salikti, kurus pildīt savā tempā, var saņemt profesionālās pilnveidas apliecību par visiem šiem kursiem. Kā arī nodarbība, kā palīdzēt iekļauties bērniem ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumiem. Šī ir tāda top nodarbība, jo tagad šādi bērni ir daudz. Pat es strādāju grupā, mums bija šie bērni, strādāju skolā, mums ir šie bērni, mēs viņus iekļaujam. To ir iespējams izdarīt, ja mēs zinām metodas un nav tas stress, nogurums, izdegšana un nevēlēšanās uz darbu iet. Visbiežāk tas vienkārši tāpēc, ka mēs nesaprotam, kas ar to bērnu notiek. Un jo biežāk es jau varu teikt tādu pazīmi, ja jūs domājat, ka šitais bērns ir izlaists, viņam nav robežu, es 99% gadījumu varu teikt, ka visticamāk tas ir bērns, kuram ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, jo izlaistus bērnus ir viegli ielikt rāmjos. Bērnus, kuriem ir neiroloģija apakšā, tas prasa citas pieejas, bet tās ir pieejas, kuras jūs viegli varat integrēt ikdienā. Tas palīdzēs arī citiem bērniem labāk justies, labāk iesaistīties, labāk socializēties. Un šobrīd ir arī uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumu apzinātības mēnesis, kur biedrība veido dažādas aktivitātes un runā arī ar speciālistiem. Tā ka jūs noteikti arī to varat paklausīties. Un nākamā nedēļa, trešdien, es vadīšu nodarbību Valsts izglītības satura centram arī bez maksas, kuras stāstīšu par pamata pazīmēm. Tā ka jūs noteikti varat noklausīties. Tur man gan būs tikai 40 minūtes, bet būs arī iespēja uzdot jautājumus. Tā ka iesaku. Noteikti nosūtīšu arī ēpastu. Ja jūs atķiksējat, ka drīkst jums sūtīt ēpastu, tad es jums arī nosūtīšu ēpastu par šo te nodarbību. Viņa arī būs ierakstā. Viņa būs 1:30, kas var pieslēgties, droši pieslēdzieties. Tur mēs tādas pamata lietiņas pārunāsim. Un būs arī ierakstā pēc tam. Jā, nu tā, skatos, ka vairāk jautājumu nav. Jums paldies, ka klausījāties. Es ļoti ceru, ka šis palīdzēja jums varbūt tās sajust un saprast, kur varbūt tās kaut kādus punktus jūs varat uzlikt. Es ceru, ka jums šis iedeva to sajūtu, ka pakāpeniska adaptācija nav nekas traks. Tiešām tā nav norma. Vecākiem nav jāiet pusgads bērnam līdzi. Un ja mēs veicam šo pakāpenisku adaptāciju, kā es šeit stāstīju, tās ir tās 2 nedēļas. Un tas ir vienkāršāk. Vienkārši tas, ir tās dažas niansītes, varbūt, ko es redzu, ko neizprotu, kad sākumā atved bērnu, un tad jau nākamajā reizē uz stundu atstāja vienu pašu, un bērnam tas var būt tā, viņš var būt jutīgs pret to. Jā, nosūtīšu ēpastu. Labi, nu tā, lai jums jauka šī diena, un arī visiem tiem, kas klausījās ierakstā, ļoti ceru, ka šis bija noderīgi. Tiekamies citās nodarbībās. Atā!